Nu, čau, atpūtnieki! Kā jums iet, ko? Kā jums iet? Köpsilons. Kas jauns? Ko notiek? Köpapnī. Čau, Kirsi. Čau, kā tev iet, ko? Jūs zaļi padzīvojat? Čau, Karķī. Tu arī nāc apsveicināties. Ko? Mazie kukulīši. Pupai? Pupai no dvēselē? Nu, kā jums ieta? Kā jums ieta, ko? Jums patīk, ja? Ak, dārgā kundze, vai jūs lūdzu, dārgā kundze, vai jūs varat novākt to pokerfeisu un pastāstīt, kādas ir jūsu pirmie iespaidi? Ko? Kādi ir jūsu pirmie iespaidi? Labi? Jo. Labi ir, jā. Jā. Čau, pupainā dvēseli. Kā jūs komentēt šo situāciju? Kirsīts arī grib komentēt situāciju, ja? Un pupa arī grib komentēt situāciju. Visi grib komentēt situāciju. Mēs tusējam ar meitenēm. Un Kirsī. Un divi romantiski zirgi. Pavad laiku paši ar sevi. Jo. Kortītim te patīk. Kortītim te patīk. Šitie kortīšu spotiņi. Jo. Aiziesim pie Kepsilonī. Man ir followeri. Čau, kebabnīca. Jo, idu bučiņu. Nokus pūk. Mums ir vēl viena pārdainā sieviete. Ļoti skaisti, Kirsī. Es te staigāju. Man ir followers. Kirsīts man tālākās ilgojās pēc čabatiņas un kannas, tāpēc, ka viņai ir 2 gadi un viņai ir visu laiku brīvdienu garstāvoklis. Un viņa ir iesprūdusi tagad ar Vanabī pensionāru un kaut kādu grumpī šito tēnu grūtnieci un pieaugušu vīrieti. Un neviens ar viņu nespēlējās. Viņa bija pieradusi tusēt ar kānu un ar čabatiņu. Jā. Un darīt visādas muļķības. Tas nekas. Tu vēl vari mierīgi pačilot. Atbrauks meitenes ar maziem kumeliņiem. Tev būs jābūt auklītei. Kirsīt. Šitā teneņas laik man velkās pakaļ. Nu, Kirsīt, mēs iesim iečakot vasaras māju. Ko? Da. Da. Jā, te vēl ir jāiztīra un jāiekārto, vai ne? Jo. Tu varētu, tev tagad nav ko darīt. Tu neviens ar tevīm nespēlējās. Tu te varētu savākt istabu, lai mums tas nav jādara. Ko? Es aizbraukšu pakaļ sienam. Labi? Es aizbraukšu pakaļ sienam. Jo, tu man visu laiku velcies līdzi, bet es tev nevaru ņemt līdzi. Ja? Kirsīt, šitā māja paliek uz tevīm un šitā māja paliek uz tevīm. Tev ir jāsatīra mājas, kamēr es būšu prom. Sarunāts? Nu, solīts makā nekrīt, jo es atgriezos un visi gulēju. Un Kirsīts neko tur nebija iztīrījis un neko nebija izdarījis. Bet šits tam laikam bija īsts pusdienlaiciņa laiks. Jūs zināt, kurš laiks ir pusdienlaiciņa laiks?